Sveiki! Tā kā eksāmeni tuvojās, šodien iziesim cauri kaut kam ļoti noderīgam. Mēs pa soļiem izjauksim patoloģijas pamatprincipus. To var uztvert kā tādu universālu schēmu, kas der jebkurai slimībai. Redzēsiet, pēc šī skaidrojuma galvā viss liksies daudz loģiskāks un sakārtotāks. Aizdomāsimies par šo. Jebkurai slimībai, pilnīgi jebkurai, ir savs stāsts. Ir sākums, ir vidusdaļa un ir beigas. Bet kā tas viss notiek? Kāpēc tas sāks? Kas īsti notiek iekšā organismā? Un kāds ir fināls? Lūk, patoloģija ir tieši tas instruments, tāda kā, detektīva rokas grāmata, kas palīdz atšķetināt šo stāstu. Labi, ķeramies klāt. Sāksim ar pašu sākumu. Kas tad īsti slēpjas aiz šī vārda patoloģija? Patiesībā viss ir gaužām vienkārši, ja paskatāmies uz vārda saknēm. Tas nāk no grieķu valodas – patos. Tas nozīmē ciešanas vai slimība. Un logos – mācība vai zinātne. Saliekot kopā mācība par ciešanām, zinātne par slimību, tās mēķis ir atbildēt uz tādiem fundamentāliem jautājumiem. Un te nu ir tas, kas jāiekaļ galvā pirms eksāmena. Ja šo saprot, tad viss pārējais aizies daudz vieglāk. Visa patoloģija balstās uz sauksim tos par vaļiem. 3 lielie jautājumi. Pirmais – etioloģija. Tas ir vienkārši gudrs veids, kā pajautāt, kāpēc. Otrais – patoģenēze, respektīvi kā. Un trešais – semiotika, jeb kādas ir pazīmes. Viss – kāpēc, kā un kādas pazīmes. Šī trijotne ir atslēga. Labi, ejam pēc kārtas. Pirmais solis mūsu, tā teikt, detektīva darbā – etioloģija. Tātad mēs meklējam cēloni, jautājam, kāpēc, jo jebkurš stāsts, arī slimības stāsts, sākas ar cēloni. Un te tos cēloņus var sadalīt 2 lielās grupās, pavisam vienkārši – ārējie un iekšējie. Ārējie tas ir viss, kas nāk no ārpasaules, piemēram, kaut kāda fiziska trauma, apstarojums, ķīmiskas vielas, protams, vīrusi un baktērijas, viss tās. Savukārt iekšējie cēloņi slēpjas mūsos pašos. Tur var būt ģenētika, kaut kādas iedzimtas lietas, vai pat, psihosomatiskie faktori. Tātad, vainīgais ir atrasts, cēlonis ir zināms. Tagad nākamais jautājums. Kā tieši šis cēlonis izraisīja visu to ķēdi ar notikumiem? Un lūk, tā ir patoģenēze. Var domāt tā. Etioloģija ir pirmais grūdienis domino kauliņam, bet patoģenēze tas ir viss process, kā viens kauliņš nogāž nākamo, tas vēl nākamo un tā tālāk. Tas ir slimības sižets. Paskatīsimies uz vienu klasisku piemēru, lai būtu skaidrāk. Iedomājamies asinsvadu, laika gaitā tur uz sieniņas veidojas, panga, asinsvads kļūst šaurāks, un tad vienā brīdī šajā sašaurinājumā izveidojas tromps, kas nosprost visu pilnībā. Bum! Asins plūsma apstājas. Lūk, tā ir tromboze. Un, piemēram, miokarda infarkta gadījumā šis ir tas galvenais, izšķirošais notikums visā patoģenēzes ķēdē. Tātad, galvenā doma, kas jāpaņem līdzi, patoģenēze ir cēloņu un seku ķēde. Viens patoloģisks process izraisa nākamo, un tas savukārt nākamo, tīrs domino efekts. Un slimība attīstās tik ilgi, kamēr šī ķēde turpinās, kamēr ir kauliņi, kas krīt. Bet kas notiek, ja šī domino kauliņu rinda nav taisna? Iedomājieties, ja pēdējais kauliņš nogāž pašu pirmo. Ja sekas pašas kļūst par jaunu cēloni, tad situācija kļūst patiešām nopietna. To sauc par apburto loku, jeb vicious cycle. Šis ir super svarīgs jēdziens, kas jāatcerās. Tas ir kā meža ugunsgrēks, kas kļūst tik karsts, ka rada pats savu vēju, un tas vējš pūš liesmas tālāk. Process pats sevi uztur un pastiprina. Tā ir slēgta cēloņu seku ķēde, kas griežas uz riņķi, un tieši tāpēc to ir tik ārkārtīgi grūti pārtraukt. Paskatīsimies, kā tas izskatās dzīvē. Piemēram, miokarda išēmija. Soli pa solim. Pirmais – sāk atmirt daļa sirds muskuļa. Tā ir nekroze. Otrais – loģiski, ja muskulis ir bojāts, sirds vairs nevar tik efektīvi sūknēt asins. Trešais – ja sirds sūknē vājāk, krīt asinsspiediens. Un te sāk saplis. Ceturtais – pie zem asinsspiediena pati sirds tās asinsvadi saņem mazāk asiņu. Un piektais solis – ja sirds saņem mazāk asiņu, nekroze kļūst vēl plašāka. Loks ir noslēdzies. Stāvoklis pats sevi pasliktina, griežoties šajā bīstamajā ciklā. Labi,
Mēs esam izgājuši cauri tam, kāpēc slimība sāks un kā tā attīstās. Tagad ir laiks trešajai daļai – stāsta noslēgumam. Kādas ir slimības stadijas un ar ko tas viss var beigties? Parasti slimības attīstību var iedalīt tādās kā 4 stadijās, jeb cēlienos. Pirmais cēliens – latentā stadija. Tas ir tas periods, kad slimības ierosinātājs, tieksim vīrus, jau ir organismā, bet simptomu vēl nav. Klusums pirms vētras. Otrais – prodromālā stadija. Sāk parādīties tādas vispārīgas nespecifiskas pazīmes – nogurums, nelabums, galvas sāpes. Kaut kas nav kārtībā, bet nav skaidrs, kas tieši. Trešais cēliens – kulminācija. Lūk, te jau parādās konkrētās slimībai raksturīgās pazīmes. Un ceturtais, pēdējais cēliens ir noslēguma stadija, kas ved mūs uz vienu no iznākumiem. Un kādi tad ir šie fināla scenāriji? Principā ir 3 galvenie ceļi. Pats labākais, protams, ir pilnīga izveseļošanās, organisms tiek galā. Otrs variants – hronizācija. Tas nozīmē, ka slimība pilnībā nepāriet, bet turpinās ilgstoši, kļūstot hroniska. Un trešais, pats bēdīgākais iznākums – nāve. Tātad galvenais secinājums un palīgs eksāmenam ir šis. Jebkuru slimību, lai cik sarežģīta tā liktos, var analizēt pēc vienas schēmas, uzdodot 3 jautājumus – kāpēc, kā un kas notiek tālāk. Ja izmanto šo struktūru gatavojoties, pēkšņi viss kļūs daudz sakārtotāks. Pamēģiniet! Kur slimību pirmo varētu šādi pa plauktiņiem salikt un izanalizēt?